Vasals ir vasalā. Nezinu, vai tev ir 16, 26 vai 36 gadi. Možda tu vicīs skolā, strādāji, studēji, vai sēdi sātā. Možda tev jau ir bērni i ģimenem. Varbūt tu jau esi paspējis pastrodot ārzemēs, vai joprojām tur vēl arī strādāji. Tev noteikti jau ir sava pieredze, kādā veidā izdzīvot citos planetas. Es tev navicēšu, kā dzīvot vai izdzīvot. Es viņu raudzēšu tev izstāstīt citos spēles noteikumus. Ja noteikti tev varētu palīdzēt izprast citu spēli, kas notiek apliek. Vai tu zini, kas ir pašvaldība vai pašvaldību vēlēšanas? Itu jautājumu mēs uzdevām mūsu pašu studentiem. Kas ir pašvaldību vēlēšanas? Pamanām, tas ir vēlēšanas, kur ievēl atbildīgus cilvēkus par pašvaldību. Pašvaldību vēlēšanas? Kā, tauta izvēlas pašvaldību? Patīs. Pašvaldību vēlēšanas ir tad, kad ievēl tad, kad atkarīgajā novadā vai pagastā ievēl valdību. Kas ir pašvaldību vēlēšanas? Kaut kas labs, kur gaidāma laba nākotne. Pašvaldību vēlēšanas tad, kad ievēl deputātus noteiktajā pagastā novadā. Es domāju, ka mūsu vēlēšanas varētu būt interesnas. Tas, kā vēlētāji uzzināja īspējīgus cilvēkus, kuri var sevi pierādīt. Paldies par viedokļiem. Kopumā atbildes nebija galīgi garam. Tā apsaveram. Kas tad īsti ir pašvaldību vēlēšanas un dēļ kam jos vajadzīgas? Pašvaldību vēlēšanas ir process, kas notiek reizi 4 gados. Latvijā izveidotos 110 novadu un 9 republikas pilsētu pašvaldībām iedzīvotāji vēlēja dūmi katrā no itām teritorijām. Dūme ir vietējo līmeņa vadīšanas forma, kas pieņem iz vietas svarīgus lēmumus, piemēram, par vietējām skolām, kultūras nomiem, jauniešu centram un tos pasaukumiem, vietējiem pogostu ceļiem un tam līdzīgi. Tātad dūme tīši vai netīši nosaka lielāko daļu no izklaides, kārtības, izglītības un citam lītam tavā pogostā ci pilsētā. Dūmis deputātu skaits pašvaldībos atsašķira no 9 līdz 19 deputātiem. Izņemot Reigu, tī ir 60. To rēķināja atkarībā no iedzīvotāju skaita. Piemēram, Daugavpils novadā ir 17 deputāti, bet Vorkovas novadā ir 9 deputāti. Kas var kandidēt pašvaldību vēlēšanos? Katrs novada iedzīvotājs, kam ir vismaz pilni 18 gadi, bet realitātī vidējais kandidātu vecums ir pori 45 gadiem. Tātad gados jauni cilvēki reti kurā pašvaldībā tiek pie lēmumu pieņemšanas. Dēļ tam daudzos pašvaldībos ir cieši maz jauniešiem paredzētu aktivitāšu. Kas var balsot? Pašvaldību vēlēšanos balsot var Latvijas Republikas pilsūni, konkrēta novada pogostos deklarēti iedzīvotāji, kam ir vismaz 18 gadu. Piemēram, Rēzeknis novada deputātus iebalsoja 25 pogostu iedzīvotāji, bet Rēzeknis pilsētas deputātus vietēji pilsētas iedzīvotāji. Kur var balsot? Balsot var vietējos pogostu, ci pilsētu vēlēšanu īcirkņos, kur konkrētīs iedzīvotājs ir deklarēts. Piemēram, Saeimas vēlēšanos var balsot jebkurā īcirkņī Latvijai, bet pašvaldību vēlēšanos viņi to var deklarētajā pogostā ci pilsētā. Piemērs, kā esi deklarēts Dricanu pogostā, tu vari balsot Dricanu vēlēšanu īcirkņī, kas atceruna Dricanu kultūras nomā. Kod var balsot? Itogad vēlēšanas notiks 3. jūnijā, kas ir sastdiņa. Bet, kad jau tamā datumā ir kādi citi plani, ci darbi, tad nobalsot var arī kāda no iepriekšējām 3 dīnām. Vai pašvaldību vēlēšanos var neiet balsot? Protams, var. Tie ir tava brīva izvēle. Bet tādā gadījumā tavas pašvaldības dūmi ievēlē nevis tu, bet citi cilvēki. I tot nezabrēnoja, ka tavā pogostā ci pilsētā nekas nav uzlaboja. Esam aktīvi, pīzadalam. Gribi jūku? Latvijā skaitās, ka ir demokrātija. I bīži viņi var dzirdēt, ka pie mūsu demokrātijā nastrodāja. Tad man ir jautājums tev. Kā var strodot demokrātijā, ka tu vada i uzrauga viņi tādi cilvēki, kas dzimuši, lielāko dzīves daļu nodzīvojuši sociālisma īkortā? Visu cīņu, protams, mūsu vecākiem un vecvecākiem. Bet nevar šodien lemt par savu bērnu nākotni, nepaprasot mūsim pašam, bērniem, jaunatnē. Kādā tad īsti nākotnē mēs gribam dzīvot? Izmanto īspējas, kas mums ir apliek. Piemēram, aizies kādu gara pasaukumu itamos brīvdienos. I tad tev nevajadzēs vairāk sacīt, ka pie mums nekas nenotiek. Notiek. Nākošajā reizē es tev izstāstīšu, kas ir pašvaldība, ar ko atšķir novads no pogasta porvaldes, i dēļ kam vispār tādi nosaukumi. Būs vasals! A tagad varētu drusku i padancot. Tikai pīdot, ka melodija nebūs dejojūša. Kas tik glauni staigoj, kas tik smuki zīd, kas te 3. jūnī agitē
tik smuki zīd. Kas te 3. jūnī agitēj un dzīd? Kas te 3. jūnī agitēj dzīd? Niko nabăžal birikon pietas. Mūna saraksta cifra ir 8. Es tevi mīlu, es atceros. Tad tava doma ceļš būs izterāts. Niko nabăžal birikon pietas. Mūna saraksta cifra ir 8.